Ai, ja man būtu nauda, tad es gan aizietu uz tiem kursiem. Es aizietu uz to sesiju, jo, bet nav naudas un vispār bērnus nav kur atstāt. Un rudens ārā, tūlīt apkure vispār, jā, nē. Nu, ja šis izklausījās pazīstami, nu, tev droši vien interesēs noskatīties šo te ierakstu. Par atrunām, par pretestību un par to, kas aiz tā iespējams slēpjās. Aiziet. Kronberga Svence, transformācijas mentori caur mīlestību. Jo aiz visa šitā slēpjas kaut kas dziļāks, ko ir iespējams atrast, ieraudzīt, saprast un dziedināt. Un ne tikai zem šitā, zem jebkuras pretestības, kas tev ir pret kaut ko, viņa ir, zemapziņa tevi grib pasargāt no kaut kā labāka, no pārmaiņām, dažreiz, es teiktu, pārmaiņas vienmēr ir uz labu. Katrā ziņā manā dzīvē ir tā kā viss, kas notiek uz labu. Sākumā tā dažreiz nešķiet, bet agrāk vai vēlāk mēs ieraugam, ka tas viss, kas notika, bija tā vērts, un tieši tam vajadzēja notikt. Tāpēc es palīdzu tev ieraudzīt, kas tad ir tas, kas slēpjās aiz tā, kas ir paslēpies tajā maskā, kas liekas briesmīgs un šausmīgs, un no kā grib smukt. Tas ir tavs potenciāls. Tas ir tas, ko es tev palīdzu ieraudzīt. Amazing. Mani sauc Inese Zvingevica, un es esmu zemapziņas un prāta transformācijas mentors. Izmantojot dažādas ātras, efektīvas izmaiņu terapijas, es palīdzu tev atbrīvoties arī no visiem zemapziņas uzstādījumiem, pagātnes traumām, visādiem brīnumiem, kas tev traucē ieraudzīt un sajust un apzināties savu patieso vērtību un būtību un vienkārši potenciālu. Un, Linda pateica, man sagribējās nošpikot automātiski to potenciālu. Varam diezgan līdzīgi ar dažādām tehnikām, bet... Jā. Nu, tas tāpēc mēs esam šeit, lai jums būtu iespēja izvēlēties. Lai jums būtu iespēja izvēlēties, kādas tehnikas, kādas enerģijas, labāk jau skaties pēc enerģijām, nevis pēc tehnikām, kas tev ir vairāk uzrunājoši, un tur arī ej. Jo patiesībā tiešām mēs šeit daram vienu no to pašu, tikai vienu ar karotīti, otru ar dakšiņu. Un nav jau svarīgi, vai tā ir karotīte vai dakšiņa vai ne. Bet, nu, kā tad ir ar tām atruna vai patiesība? Nu taču tā ir, rudens nāk, tūlīt būs lielie elektrības rēķini jāmaksā, bērni skolā tagad palaisti, naudas nav. Ja būtu nauda, tad gan es aizietu pie tās Lindas uz to sesiju, bet, nē. Es teikšu tā, katram sava taisnība, katram sava patiesība, un katrs ar viņu dzīvo. Bet tas, ko mēs šodien padalīsimies, ir tas, es, piemēram, padalīšos ar savu pieredzi, kur arī es reiz biju tādā situācijā, kad man nebija naudas, un man likās, ja man būtu iespēja, es tiešām ietu un izmantotu. Man liekas, ka es arī diezgan daudz izmantoju tas, kas bija tur tāds bezmaksas varianti vai vēl kaut kādi. Bet, un dēļ tā, kad es tā jūtos, tā kā es esmu bijusi, es saprotu, un man tiešām likās tajā momentā, kad es būtu gatava iet. Tai pašā laikā es pieredzēju, ka tad, kad es patiešām esmu gatava, tā nauda vienkārši, nav gluži tā, ka man kāds iesit pa galvu ar 10 000, ja, un šeit tev vai uzmet uz galda, izpaudies. Bet tad, kad patiešām
gribās kaut ko, tā nauda vienmēr ir kaut kā atnākusi. Un vēl tagad ir tā, ka nav tā, ka viņi tiešām, nu tā, ka atnāk un tā kā ir zīmīta, reku tev nauda tam un tam. Bet kaut kā, nu, es tiešām, man liekas, dažreiz maģiski, bet kaut kā kaut kas saliekās. Bet vienalga paliekam pie tā, ka es, tā kā, man liekas, es esmu bijusi tur, un man tiešām ir bijusi tā sajūta, ka es gribu iet un darīt kaut ko, un vienīgais, kas mani attur, ir nauda. Un tad man ir nākušas dāmas manā laukā, kur viņi saka, nu, tā kā tieši to pašu saka, ja, tur, nu, situācija tā kā, nu, kopija paste mana situācija tajā mirklī. Es viņām piedāvāju nu, uz kaut kādiem noteikumiem, jo tas, kas mums ir jāatcerās, mums katram ir ko dot. Pilnīgi, pilnīgi katram. Ja tā nav nauda, tad tā ir atsauksme. Un varbūt kādam liekas, nu kas tad tur atsauksmi neuzrakstīt, bet kādam tā ir vispār, nu tā kā viņam ir sajūta, ka viņam grāmata jāuzraksta tagad. Ir. Mhm. Vai jāatklājās, vai kaut kas priekš kāda tas ir milzīgs solis. Un padomā pats, cik ļoti tu tomēr lasi tās atsauksmes, ko kāds raksta pa to speciālistu pirms tu dodies. Nu tā kā tam ir kā kuram, kurā dzīves situācijā. Pieņemsim, es atceros, kad es uz pirmo kursu, un tad, kad ir šaubas, tad vienkārši izlasa visu. Nu, tā kā izlasa visu, kā man mentors teica, nedomā par tiem, kam nav laika, ja, ka tu pat tur pa daudz gari raksti. Iedomājies to savu ideālo klientu, kurš viņš vienkārši tvers katru tavu vārdu, lasīs katru tavu rakstīto, lai tikai sajustu to tavu enerģiju, un kad jau vēl citiem tur kaut kādi rezultāti, atsauksmēm ir nozīme. Tātad, ja tu vari tā kā piekrīti, tad lūk, tas ir ko dot. Var uzrakstīt stāstījumu, kaut kādu iedvesmas stāstu, kā tad tu no līdz nonāci, kas tur, nu, tās sīkāk, smalkāk, kas tad tur notika. Jā, tev ir jāatverās. Vai, nu, vienalga, nu, man liekas, šitien ir robeža šitai fantāzijai. Viens piemērs par to robežu ir, tas būs bišķīt out of context, bet, lai parādītu, cik ļoti mēs esam tādi, nu, cik ļoti vai mēs esam vai neesam rāmītī. Piemēram, es skatos Airbanā, ja, meklēju kaut kur aizbraukt, un tepat blakus, nu, tā kā latviski tas būtu pagastā, ir piedāvā telt vietu. 50 eiro telts pļavā, tolete tālu, mašīna tālu. Es nekad, godvārds, nekad neiedomātos, ka es varētu savā pagalmā uzcelt telti un ielikt Airbanā, lai to izīrētu. Tu iedomātos? Nē, nu es savā pagalmā nē, nu, Rīgas pagalmā noteikti nē, nu varbūt laukos, bet, nu, nē, nu es. Vai not kāds, kas vienkārši, nu, tā kā, lūk, tas bija man tāds, tā ir limitācija, tā ir mana limitācija, kad es neko tādu neiedomātos un ka es neko tādu nedarītu. Lūk, šitas ir vienkārši ļaujam tam radošumam, un atgriežoties pie stāsta, kā jūs domājat, vai viņas atnāca? Vai viņas atnāca un izmantoja šo iespēju, kad es teicu, nu vienā, nu mēs varam runāt un novienoties, tur es nezinu, katram ir kaut kādas, jo tiešām tās nebija tādas, nu, cilvēks tiešām ar tādām spējām skaisti izteikties, runāt un arī redzēt un just to smalko plānu, es redzēju milzīgu potenciālu viņās. Neatnāca. Nu, tā kā noignorēja to ziņu, vai es nezinu, nu, tas ir tā kā es sajūtos, ja, noignorēja, jo, un es vairākas reizes piedāvājos. Es piedāvājos tā kā atbalstīt, jo es tā kā biju pati bijusi tajā, un ja man nāktu, man šķita, ka es būtu pieņēmis, protams, es nevaru apgalvot, jo es tagad vairs neesmu tur. Bet tagad, un, teiksim, pieņemt palīdzību, tas jau arī ir baigais līmenis. Šodien tieši redzēju.
redzēju vienu tādu reklāmu. Kas bija tas, kas ir tava drosmīgākā rīcība? Paprasīt palīdzību. Mm. Wow! Tas bija ļoti, ļoti, ļoti dziļi. Un vienkārši redzu, cik ļoti bieži cilvēki izmanto man nav nauda. Nu, tā kā pirmais ir, man nav laiks. Mm. Tad, kad ir gribēšana, teiksim tā, laiks uzrodās. Patiesībā jau laiks nekur neuzrodās. Laiks ir tieši tas pats, kas bija pirms tam, ir prioritātes. Tu saliec prioritātes. Tieši Otrs tā. ir, man nav nauda. Un vienkārši ļoti bieži redzu, ka tas tiek izmantots kā atruna, lai nebūtu jāiet un jādara, lai nebūtu jāmaina. Un tad jau mēs varam aizrunāties, kāpēc? Bet šī nav šodienas tēma, vai ne? Nu jā, nu lai šis nav šodien Lindas podkāsts, es ar kaut ko pateikšu, ja? Es tātad arī esmu bijusi šajā te vietā, kad tiešām man nav naudas. Nu, man patiešām nav naudas. Nu, bankas kontā jau ir, bet man ir svaigi nomirs vīrs. Nauda man iekšā nenāk. Man ir kaut kas jādomā, ko man darīt, ko man nedarīt, kas ko, kur, kā. Un man ir 3 bērni. Un tas nozīmē, ka viņiem ir jādod ēst, un nav tas tā kā dzīvot vienai, un tad ko tad es jau varētu nodzīvot mēnesi uz makaroniem un paņemt to sesiju vai aiziet uz tiem kursiem kaut kādiem, bet man ir atbildība par vēl 3 bērniem, 3 cilvēkiem. Un ko tad es darīju? Es rakstīju. Es rakstīju tiem cilvēkiem, kuru kaut kādu kursu vai sesiju vai ko es vēlējos paņemt. Es rakstīju un es stāstīju to, kad izklausās amazing, un vai viņi var, teiksim, vai viņi grib barterī šo te paņemt. Jo man ir mans pakalpojums, un tad jau man bija pabalsts pat no valsts, jā, bērnu pensijā. Meloju, man bija nauda. Nāca iekšā kaudzēm taču. Es vienkārši rakstīju un prasīju, vai gribu barterī darīt. Daudz bija tādi, kas pateica, nē, es nestrādāju barterī. Bet daudz bija tādi, kas pateica, o jā, davai, es gribu pamēģināt, ejam. Un, jā, nu, un tur jau ir tas, kad tas arī ir gan par to naudu, gan par tām atrunām, gan par tām prioritātēm. Nu, ja tev ir tā, ka tu vienkārši, bļāviens, es zinu, kad es vienkārši gribu aiziet uz to sesiju, tad es mēģināšu atrast kaut kādus veidus, kā es to varu dabūt, Un kā tas izskatīsies tavā gadījumā, tas jau ir, cits jautājums. Kāds varbūt prasīs kādam aizņemties. Kāds varbūt piedāvās barteri, kāds varbūt tur, es nezinu, aizies paņēmis kaut kādu tur mini darbiņu, ja tur kaut kāds tur Ziemassvētkos palīdzēt, teiksim, iepirkuma centrā, vienalga. Bet meklē to kaut kādu savu veidu, kā tomēr, ja es jūtu, ka tas ir priekš manis, tad es to arī paņemu. Un, jā, tieši par tām atsauksmēm, teiksim, ja, cilvēkam, pirmām kārtām ir tas, vai visi lasa atsauksmes, vai neviens nelasa nevienu atsauksmi no sērijas. Ja es esmu no tiem, kas nelasa, tad man liekas, ka nafīgi nav vispār vērts, nav nozīmes tādai atsauksmē, ja. Un tad atkal ir ieteikums nedomāt citu cilvēku vietā, jo, ja tev pasaka, atnāc uz sesiju pret atsauksmi, es domāju, ka neviena no mums vairs to nedara, bet tas ir parasti sākumā speciālisti, kad kaut ko, kad vajag mācīties un trenēties, tad speciālisti to arī sākumā izmanto, kad jāizpēt atsauksmi, to atnāc iedošu tev to sesiju. Bet ļoti liela daļa no tā, kāpēc mums liekas tik nevērtīgas tās atsauksmes, ir tāpēc, ka es sevi necienu, neuzskatu par vērtību. Un kāpēc, lai mani
mani nevērtīgie, es neesmu vērtība, es esmu nevērtīga, un mani nevērtīgie vārdi, kāpēc, lai viņi kādam būtu vērtīgi? Un tur ir tas, kad es nejūtu to līdzsvaru, un es jūtos tad tev parādā, ja es aizēju pie tevis uz to sesiju, jo taču mani vārdi nekā nav vērti. Un pat cilvēki, kuriem piedāvā reāli iespēju, ok, tu gribi, tu nāc, tev nav nauda, nāc un uztaisi atsauksmi, ir vienkārši nē. Viens ir tā vērtība, un otrs arī ir tas, kad bail ir atklāties. Un, oh my God, kāds redzēs, kad man tur kaut kas nav labi. Tā kā jā, nu tur tas Jā, tā jā, diezgan tēma. ļoti dziļi, bet tā pašā laikā tad tas ir par to, ka nav tā, ka es esmu gatava bez mazai darīt jebko, lai tikai dabūtu. Jo tas, kas ir sesijās, bet skaties, tas jau nav tikai patiesībā par mūsu sesijām, tas ir vispār par dzīvi. Nu, par visu, nu jā, nu vienkārši mēs Par visu, savā par to, kontekstā. kad vai mēs esam, pieņemsim, gatavi, nu tā kā es gribu, lai mani tur atbalsta, lai man tur iedod, vai kaut kas vēl. Un tad, kad mums nāk tā kā no ārpuses kaut kas bez maksas vai kaut kāds tāds piedāvājums, bieži cilvēki vienkārši nobīstās, jo viņi it kā saka skaļi, vai ne? Es tur gribētu, lai man būtu tā un tā, un nenotiek burtiski tā, ja, nu, tā kā es saku, neuzmet 10,000 uz galda un izmanto, kā tu vēlies. Bet tās iespējas var atnākt daudz vērtīgākas par to nav, nu, papīra naudas gabaliņu. Bet mēs tā kā, nu, nē, nu, tā kā atkal tā vērtība, ja, nu, kā, nevar būt šitā, ka vienkārši tā, nu, gan jau grib izmantot un vēl kaut ko. Es varu pateikt, ka man pašas labākās sadarbības ir bijušas tieši barteri. Nu, tāda kaut kāda, protams, ar katru mirkli, kad es augu, aug arī mani tās intereses. Ja? Nu, uz tādiem barteriem, uz kādiem es agrāk pieteicos, es noteikti šodien nepieteiktos, jo, ja es tos izmēģināju un visu, nu, tā kā man jau vairs tas nav interesanti, man vajag tā, lai man ir kaut kas, nu, tā kā interesanti, un tai pašā laikā arī, nu, tā kā es saprotu, nu, tā kā ar to jau arī aug tā mūsu vērtība, vai ne? Un tad es saprotu, ka man vajag arī to, nu, tā kā naudu, lai es aizbrauktu ceļojumā. Es nevaru pateikt kādam, da jūs taisat barteri, ja? Tur vajag to fizisko naudu, un tāpēc tam ir jābūt tā kā līdzsvarā. Bet bieži vien vienkārši cilvēki palaiž garām aiz savām bailēm, aiz savas nevēlēšanās un vēl visu kaut ko. Un nav jau tā, ka mēs runājam melns un balts, ir arī cilvēki, kas saka jā. Ir cilvēki, kas, nu, tā kā, un tas ir, un vienkārši tam izējot cauri, es redzu to gatavību. Tie, kas bļauj ar vislielākiem lozungiem, es esmu gatava, bet man nav naudas, man vīrs tur nevar nopelnīt pietiekoši, ka man tur ir jāiet strādāt, un es nevaru sev ne laiku atvēlēt, neko. Tas nav ne par naudu, ne par vīru, ne par ko citu. Tas ir par to, ka vai es sev ļauju, vai es sev neļauju. Un tas ir ļoti, ļoti dziļi. Un neviena situācija nebūs copy-paste otra. Katram būs savas tur nianses. Piemēram, par to pašu, kad, jā, man liekas, kad es tur jau esmu gatava sen jau tam un tam. Un tad, kad notiek, tad man, piemēram, bērni jāatstāj ir. Un nav jau tā, ka ir reizes, kad man ir jāatstāj tā kā, nu, tā kā, nezinu, tādiem svešākiem, bet ir reizes, kad man tā kā savējiem, bet tas ir ilgstermiņš. Tā kā tam, kam es esmu šogad izgājusi cauri, kaut vai aizbraucot uz konferenci, pēc tam uz nedēļu uz Latviju, pēc tam uz ūdens kursu. Nu, tas ir tā, ka es varētu gūt, nu, tā kā, oh my God, es ar bērniem esmu visu laiku kopā, es esmu nopelnījis būt, nu, tā kā vien, nu, kas te visi, jebkurš var ar viņiem tikt galā.
Bet tad, kad tas ir jāizdara, tur ceļās pavisam citas lietas augšā. Nu, kad jā, viņi izdzīvos, viņiem viss būs labi. Bet ko es kā par sevi, kā mamma domāju, ko es kā kas tur nāk augšā, katram būs savs. Un Mm. vienkārši šitas ir mamām, kad jā, man nav neviens, kas man atbalsta. Vai tu nevienam neusticies? Drīzāk. Vai tu sev vispār vari ļaut, cik reizes tu vari atļaut vienkārši sev apgulties un neko nedarīt? Nu, tā kā zvaigznītē gulēt un viss, neskatīties seriālu, ne tur kaut ko papildus, vai ne? Tad, kad tā kā mamām šis multitaskings. Es taisu podkāstu, klausos māju vēl pievācu. Davai apgulies vienkārši zvaigznītē gultā un nedari neko. Un jūties tikpat kruta un vērtīga, gan kā sieviete, gan kā cilvēks, gan kā mamma. Tāpatās kā, kad tu stāv pie plīts, klausies podkāstu un vēl māju pievāc. Es varu ieteikt vannā šito izdarīt vannā un palīst ar galvu zem ūdens, ar ausīm zem ūdens un uztaisīt relaksiņu. Un es gultā man neinteresē zvaigznītē gulēt, jo man ir baigies troksnis apkārt. Man ir te brīvībene un trokšņi. Bet vannā, jā, pilnīgi mierīgi palien zem ūdens, un tad arī nedzied, ka tur bērnam varbūt tur kaut ko vajag no manis, vai tur vēl nezinu, ko vienkārši nav trokšņi, un jā, ja tu man saki, Tā ir bijis. um, Visu laiku nē, esi ļāvusi sev. protams, ka nē. Protams, ka nē, tad, kad es biju apmaldījusies mammas lomā, tad loģiski, ka es sev neļāvu. Un, ka Dievs, es pie friziera nevarēju nosēdēt stundu, tāpēc, ka tas jau ir jau. Kas tad es pa māti te tup pie friziera bļāviens un neko nedara un tik daudz ko darīt mājās. Um, jā, par to bērnu pieskatīšanu, tur atkal cits drusciņ jautājums, bet, nu vienalga, nu cik tu izvērtē savas prioritātes. Kas tev ir svarīgāks? Jā, man ir bijis posms, kad es nevaru atstāt savu bērnu tepatās mājās esošai Omei, jo es esmu pieredzējusi to, kā viņi netiek galā ar situāciju ar bērnu un tajā pašā laikā nezvana arī man, lai es nāku palīgā, jo, ja vajag, tad vajag. Un es nevarēju atstāt, bērnam toreiz bija 4 mēneši, un man liekas, es gadu neatstāju viņu. Nu, labi, Tāpēc, kad es nevarēju uzticēties vienkārši, jā. skaties, tas Bet, ir tas periods, ja, nu, līdz tam, labi, es teikšu, līdz kaut kādiem 3 gadiem. Kad, ok, mums ir jāizvērtē, ja tas nav tā. Bet mēs jau bieži nerunājam par tādu vecumu. jā. Mēs runājam par tad, kad mēs nevaram atstāt 4-gadnieku, 5-gadnieku, un īpaši vēl ir tā situācijas, kur mammas nevar tētiem atstāt, jo, ak, Dievs, viņš tur viņu neapčubinās tieši tā, kā es to daru, kājām, viņām būs pašam kaut kas jāizdara. Nu, paldies Dievam, varbūt kaut ko sāk darīt. Bet šitien jau arī ir tas, par kur mēs runājam. Mēs nerunājam īdeni 4 mēnešos. Tur tiešām ir jābūt cilvēkam, kuram tu vari uzticēt. Arī viengadīgs, atkarīgs no tās omes, jā. Nu jā, man liekas, ka tas vecums, kamēr tas bērns var pats pateikt savas sajūtas, un kamēr viņš tai omē var pateikt nē, tas ir tas, kad, Bet man ir tā, ka man tagad ir mazākajam ir 6 gadi. Šis ir pirmais, labi, viņam bija 5 gadi pirms pirmo reizi. Nē, viņam bija dzimšanas diena nosvinēta, tātad viņam jau bija 6 gadi. Tad pirmo reizi es tā kā atstāju, un protams, kad, man liekas, vislielākais pārdzīvojums bija 9-gadniekam, nevis tā kā pārdzīvojums, bet tajā mirklī, kad mēs satikāmies un es biju projām 4 dienas. Tad, kad mēs satikāmies, viņš vienkārši izplūda asarās.
Un tas ir par to, ka viņš turēja sevi. Mm. Un tas jau ir ne jau par to, ka viņam slikti ies, ne jau ka viņam tur viņš neapģērbs, ka viņu nepabaros vai vēl kaut ko, bet tieši par to emocionālo. Bet tai pašā laikā tikai šādi jau mēs varam pieradināt, tikai šādi mēs varam tā kā pārcirst to nabasaitu. Un tas nav par es viņu pametu. Es viņu atstāju ar tēti, un viņam viss bija labi. Un viss tur notikās, bet un vienkārši ir ļoti dažādi bērni. Man ir 4 bērni, un katrs ir dažāds. Piemēram, tā kā ar meitu, ja viņai gāju līdzi uz visādām dzimšanas dienām, bez manis viņu vispār nekur negāja. Un tagad man ir 4. bērns, kurš 1. klase, ir 1. dzimšanas diena, un viņš saka, tur mammas arī būs? Es saku, īsti nezinu, vai tur mammas būs, bet tu gribi, lai es tevi vai... Nē, es negribu. Es saku, nu labi, ja es varēšu tev ar mašīnu tā kā aizvest, nu, ka es varu aizbraukt projām, tad tu varēsi iet viens, bet ja mums jāiet ar kājām, tad es, nu, tā kā nebūs tā, ka es aizvedīšu, iešu pakaļ, pēc tam vēlreiz iešu pakaļ, tad es tur būšu uz vietas. Un viņš saka, ne, un bija mašīna, un viņš saka, laid man, es šitien te tur varu aiziet, reku, mans draugs ir, es tur iešu, un beigās es tur skatos, beigās visiem bērniem bija līdzi vecāki, izņemot manējo, bet es saku, man nākošais tā kā iet līdzi, nē, es gribu viens pats, un tas ir ļoti atkarīgs no bērna, un to nevar iemācīt. Es varu to nevar iemācīt, ja nu vienīgi es kā mamma esmu savādāk, es vairāk uzticos sev. Noteikti. Sāksim ar to, ka es uzticos sev. Es zinu, ka ar viņu viss būs kārtībā, un vienkārši tā mijiedarbība. Nu, un loģiski, ka es kā mamma 1. bērnam, mamma 4. bērnam, tā kā ir diena pret nakti. Tieši tādi arī paši ir. Un viena lieta ir, kad es esmu savādāka, bet tā dvēselīte jau viņa jau arī zina, uz kādu mammas versiju viņa nāk un ko viņai vajag pieredzēt. Tāpēc ir lietas, kur, nu, tā kā, kur tā kā vairāk tam bērnam vajag to uzmanību, un ir, kur mazāk tam bērnam vajag uzmanību, bet saprast, kurā vietā mēs aizējam jau tā kā tajā galējībā, kad, nu, viņam ir kaut, nu, tā kā nepārkāpj, nevis es neatbalstu šos, kad tur mēs atstājam raudošu bērnu, ir situācijas dažādas. Nu, tā, ka tu zini, ka tam bērnam tur viss būs labi, un viņš vienkārši raud. Es pati biju raudošais bērns līdz, man liekas, līdz 1. klasē. Nu, loģiski, ko darīt? Nu, tā raudāšana nav par to sāpi. Tā raudāšana ir par visu to procesu. Un tas, ko es tagad strādājot sevī, es redzu, cik ļoti liels nosūtījums nāca no pieaugušajiem. Zini, kā, nu, nedēļu, kad tu bērndārzā 1. nedēļu. Un bērniņš nav pieradis, tu raudi gadu. Atkal viņa raud. Nu, beidz raudāt, ko tu nesaproti, ka tev mamma atnāks pakaļ. Nu, katrā ziņā tas nepalīdz. Pieņemt savas tās jūtas. Arī pēc gada mēs varam samīļot un visu. Un šeit ir par to, kad, ja tu saproti, kad nu, tas ir vienkārši veids, kā, nu, tā ir grūti šķirties, tā ir raudāšana, bet, ja tur ir histērija un tu, nu, tā ir reta reize, nu, tad, es atlieku savus darbus, es mēģinu saprast, kas ir tas, jo, piemēram, mēs ar 4. es izbaudīju to, kad viņš iet visu laiku, viņš jau bērndārzā sākās, viņš iet visu laiku, viņš iet bērndārzā, viņam viss kārtībā, viņam pat, jā, labi, čau, mammu, un pēkšņi vienu dienu ir krīze. Un es nesauku, nu, kas tad tev šodien, tu visu laiku gāji tā kā normāls bērns, vai viss bija forši, kas tad tev tagad ir tāds, nu, tāds? Es ieklausos, ir, protams, bijušas reizes, ka man ir tā kā, viss, es jūtu, ka man pašai vienkārši beidzās resurss, un es redzu, ka tas neved uz nekādu kompromisu, bet tai pašā laikā es redzu arī, kad tieši tā pasēdēšana, pamīļošanās, ekstra 10, 15, 20 minūtes var būt risinājums tai situācijai. Tas tāpat ir ar lielo 1. skolas dienā.
30 minūtes vienkārši prasīja, lai viņš vispār ieietu klasē. Un tur bija tā kā, ok, labi, es pieņemu. Kā es tev varu palīdzēt, kā es tev varu atbalstīt? Tāpēc katrs bērns ir savādāks, un, ja mēs runājam par bērniem, mēs jau aizrunājamies pavisam par citu tēmu, bet atceries, ka tu nedrīksti pat, ja tev ir, vienalga nav svarīgi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 bērni, tu nevari aizmirst par sevi, jo vai nu tā ir terapija, vai nu tas ir pastaiga, vai tas ir laiks vannā, vai tas ir vienkārši laiks klusumā, meditācijā vai kaut kur. Tad, kad tu esi piepildīta, tu tam bērnam var iedot pavisam citu enerģiju, citu kvalitātes laiku, nekā ar atrunām es esmu mamma un es jau to nevaru atļauties. Es saku, ka šī saruna atrunas ir līdz kaut kādiem, nu nezinu, bērna gads, 2 gadi. Viņas, nu tā kā ir ok. Tas ir tāds, kur tiešām mēs esam vairāk vajadzīgas. Bet pēc tam mums ir jāsajūt, vai tiešām tas ir tas, nu tā kā ieliekot sevi, šis man liekas sitīs ārā korķus, ieliekot sevi pirmajā vietā. Kā es kā mamma varu ielikt sevi pirmajā vietā? Tas Nu, pēc pirmā bērna gada tev ir tas vienkārši jāsāk darīt, jo savādāk tu vienkārši nolaidi sevi podā kapitāli un tur jau sākās arī psiholoģiski visādi sarežģījumi un viss kaut kas tāds, nerunājot jau par vienkārši labi jušanos un tavu labsajūtu, ja, tur tiešām sākās visādi brīnumi, tāpēc tev tas ir tavs pienākums, kā mammai ir likt sevi pirmajā vietā, lai tu vari iemācīt saviem bērniem to, kad ir jāliek sevi pirmajā vietā. Jo no kā tad viņi to iemācīsies? Nu, ne jau no skolotājas bērndārzā, bet... Bērniem tas nav jāmāca, bērniem... Paskaties. Viņi jau to mācās. Dara, bet tad mēs mācam pretējo, viņiem veidojas erors, jo mans, tā kā, tu esi autoritāte bērnam līdz kaut kādam vecumam, ja? Un ja viņa autoritāte saka, ka nē, sevi nevajag likt pirmajā vietā, viņam rodas erors, viņam viņš tā kā tas spogulis sāk. Nē, nu tieši tā, tu jau nemāci bērnam ar vārdiem, tu bērnu māci ar savu piemēru un ar to, kā tu jūties. Nu, bet šitas man jāpasaka skaļi, jo ne visi to saprot, jo viņam liekas, kad es tagad pateikšu, bērniņ, tev ir par sevīm jārūpējās, bet es nerūpēšos, tas ir tas, ka es mācu. Nu, mēs bērnam ar vārdiem nemācam, mēs mācam ar savu piemēru. Jo es ļoti ilgi nevarēju saprast, kāpēc mans vecākais bērns nerūpējās par savu ārieni. Es pavisam nesen tikai saliku kopā, nu, burtiski šajās dienās, kāpēc. Padalies. Nu, tāpēc, kad es jau arī nerūpējos par sevi. Tad, kad es biju viņa mamma, tad es biju sevi pazaudējusi, pilnīgā ārprātā, nesaprotot, ko vispār darīt ar kaut kādiem liekajiem svariem, kas man ir pēkšņi parādījušies un man nekad nav bijuši. Bet enerģijas trūkums tiek norīts bulciņās, lai dotu enerģiju vai ne, un tam līdzīgi. Un es tiešām, tā kā, jā. Un tas ir tava versija pirms, kad viņš bija maziņš, vai ne? Jā. Nevis šodien. Jo šodien ir tā kā, Glīns, es taču daru visu. Mani pārējie bērni par sevi rūpējās, jā. Bet pirmais bērns, viņam ir vienalga. Nu, lūk, redzi. Un es viņam prasu, kāpēc? To dari. Tieši tā. Jā. Nu jā, un tas ir vienkārši nokopējies viņā. Un es prasu, bet kāpēc tu to nedari? Tu taču zini, ka tev vajag tur to feisu tīrīt un tam līdzīgi, jā, un ir, es nezinu. Kāpēc tu nerūpējies par sevi? Nezinu. Es biju tev pajautāju tā? Es tev tā pateicu, pajautāju? Nē, es viņam neteicu, vai kāpēc es par sevi nerūpējos. Es domāju, ka viņš varbūt pats tev tā pateica. Bet viņam jau tagad diezgan grūti pateikt, jo tagad jau tu to dari.
viņam jau ir palikusi Nu, tā ja. versija, kad Nu, ja. bija mazāks, vai ne? Nu, ja. Tas ir par to, ka paskatāmies uz saviem bērniem. Nu, tā kā, ok, ja mēs neredzam paši sevi, paskatāmies uz saviem bērniem. Un mēs ieraudzīsim sevi pagātnē, savos bērnos. Mhm. Nu, tu tiešām ja tev ir, es nezinu, kaut ko tas tavs bērns dara tādu, ko tu nesaproti, nu vienkārši, nu paskaties, tad, kad šim bērnam bija no 1 līdz 5 gadiem, pieņemsim, ja? Kāda tu biji? Vai tas kaut kur atsaucās, vai tas kaut kur neatsaucās? Nu jā, nu. Uzticēšanās tētiem un tam līdzīgi, tas arī ir viens no tādiem variantiem, ja, kad es viņam taču nevaru atstāt bērnus. Tu esi mēģinājusi atstāt bērnus. Es, teiksim, savu bērnus, nevienu no saviem bērniem, labi, trešais vispār nav bijis bērndārzā, bet pirmos 2 es mēģināju sūtīt bērndārzā, un es nevarēju aiziet un viņu atstāt, jo man tas vienkārši liekas pretdabiski, ka bērns ir kaut kur jāved un jāatstāj, un tas bērns, protams, arī raud, jūtot arī, nu, raud, tāpēc, ka viņš ir kaut kādā mistiskā vietā, ar kaut kādiem tur brēcošiem 15 vēl 20 citiem, kaut kādām tantēm, kaut kādas neparastas smakas un vēl nezinu kas, jā, un tagad vēl mamma ies projām. Pēc pirmajām 2 dienām es sapratu, ka es to nedarīšu. Es vienkārši nevaru to bērnu aizvest, jo vienkārši man ir fizisks, vienkārši viņš tur sāk brēkt un raudāt, un man ir vienkārši liekas, ka dzemdi kāds rauj ārā. Un es sapratu, ka, nu, šitas jau līdzinās bez maz vai emocionālai izvarošanai priekš manis, jā, un es teicu, nē, dārgais, tu vedīsi bērniņus 1 mēnesi uz bērndārzu. Viss kārtībā. Bērniņš aiziet uz bērndārzu, pasamīļo tēti un iet uz grupiņu. Jā, jo mamma, tā kā šitas ir tas, ko es arī, jo mammas ir pats, nu, tā kā pats tuvākais, un ja viņa jau tā kā mājās atvedās no mammas, tētis ir tā kā, viņš ir mīļš, bet tas nav tik tūs kā mamma, daudz vieglāk šķirties nekā no mammas. Bet tas, ko tu stāsti, es teiktu, ka tas ir baigi atkarīgs, nu, lielos vilcienos no bērndārza, jo es izgāju kaut kam līdzīgam cauri ar pirmo bērnu. Viņa man šķiet bērndārzā, viņas diezgan vēlu sāk iet bērndārzā, bet viņam bērndārzā nogāja varbūt pusgadu. Varbūt, kad pat mazāk, man liekas, septembrī sākās, varbūt 2-3 mēneši patiesībā, pat pusgads nebija. Un tad es paliku stāvoklī un gaidījām mēs brālīti, un es sapratu, ka, nu, tajā laikā tur saklausījos, ja, kad tur visādi baceļi tanī bērndārzā, un tad viņi atnesīs mājās, un tad aplipinās mazo brāli, un, nu, burtiski, nu, kamēr, man liekas, es fiziski viņu varēju aizvest ar savu lielo punci, nu, tā kā diezgan vēlu mums sākās. Es saku, tiešām kaut kādi 2-3 mēneši nepilni gāja bērndārzā, un pēc tam man bija likās, ka, nu, nē, es labāk tiešām sēžu ar viņiem mājās, un man bija 3,5 gadnieks, un man bija zīdaiņš, mēs pat nedzīvojam vēl Latvijā, es biju pie vīra aizbraukus uz Zviedriju, tādā dzīvoklī vienā istabā mēs dzīvojām. Un tajā laikā tas bija tāds baigi, un man tiešām pirmo bērnu likās, ka es viņu nekad nelaidīšu bērndārzā. Tad mēs pārvācāmies uz Norvēģiju, un viņu tā kā vajadzēja, lai viņi to valodu iemācās. Bet es zināju, ka viņai ļoti patīk tādā bērnā. Viņai tiešām patika. Jā, no rīta bija tā šķiršanās, bet tas bija, šitas ir tā atšķirība, vai tam bērnam tur ir, nu, tā kā, tur veido traumu, jo tur ir, nu, vienkārši tā attieksme un visi tie komentāri. Man pat izsauc direktoru skolu un stāsta, ka, ziniet, māmiņ, ne visi bērni ir piemēroti bērndārzam. Ziniet, direktore, es tajā laikā viņai to nepateicu. Šodien es viņai to pateiktu.
Ne visas audzinātājs ne visi cilvēki ir piemēroti strādāt bērndārzā, un ne visas audzinātājs, nu, tā kā arī vadītājs. Mm, Ja bija skolas vadītāja, kura mm, pārņēma bērndārzu, un bērndārzā mēģināja ielikt tieši tos pašus noteikumus, kas skolā. mm, Ne visas vadītājas ir piemērotas vadīt bērndārzus un strādāt ar bērniem, un ne visas audzinātājas. Un ja bērns, kuram vajag atbalstu, es viņu aizvedu, un viņa vienkārši ir tāda, kurai vajag, lai viņu paņem no vienām rokām uz otrām rokām, un audzinātāja pasaka, mēs nevaram ņemt viņu klēpī, jo tad visi pārējie 10 arī gribēs klēpī. Nu, šādam bērndārzam tiešām ne visi bērni ir gatavi. mm, Toties, šeit Norvēģijas pieredze ir, kad tur nebija tāds, ka mēs neņemam bērnu, mēs viņu paņemam. Mēs ienākam pa durvīm iekšā, jau ir priekšā cilvēks, kas sagaida, kas viņu, es jebkurā, nu tā kā, mamma, ka tu esi gatava, tu vari iet, mēs ar viņu tiksim, nu tā kā, mm, take care. Un visu izdarīsim. Un tad tu saproti, ka pēc tam vakarā viņa ir ļoti priecīga, laimīga un pajautājot, kā viņai pa dienu, un vēl pa dienu atsūta, kad visi kārtībā, beidz raudāt, vai ne? mm, Jau pa dienu viņa saka, jā, viņa spēlējās un draudzējās, un tad saproti, ka tas nav par bērndārzu, tas ir vienkārši par to mammas šķiršanos, un otrs ir mm. variants, ka, nu, tur Nu, mans variants bija par šķiršanos no manis, jo bērndārzā viss bija kārtībā, un kad tētis veda, viss bija kārtībā, un pat nebija nemaz jāraud briesmīgi, un pēc nedēļas jau bija adaptācija notikusi, un tur tāpatās. Tas bija Montessori bērndārs, tur tomēr bija šķiņ cilvēcīgāk nekā, nu, parastajā, bet mēs esam tagad aizpeldējuši ļoti tālu no mūsu tēmas pretestība un atrunas. Bet šīs te mammu man tā atrunas. liekas, ka tas iet kopā. Nu jā, nu, Jo, zin kā mēs darām mums vienu, ir tā mēs ielikusi darām tā visu. kur tad mums ir ielikta tā pretestība patiesībā, kad mēs neesam varējuši ieklausīties sevi jau no bērnības, ka mūsos neieklausījās. Nu, tā kā, jo šitas tā kā pretestība jau ir arī iet kopā to es neesmu vērtība, tā tad man nepienākas šis. Ir bērnībā, tu mani neņem vērā, nu tā kā es neesmu tā vērta, lai manī klausītos. Man liekas, šitas ļoti, ļoti, mēs tā kā aizpeldējām, bet mēs nonācām pie tās saknes, kur ir tas, vai ne? Un tas ir tas, kas, es teiktu, nu, nezinu, jādziedina mums ir vai, teiksim, tā vērtība mums nav jādzina, tā vērtība ir mūsos iekšā. Viņa ir paslēpusies, Vienkārši jāatcerās, jā. aplipusi ar visu kaut ko, un mums ir jāatcerās, mums ir jāņem nost visas šīs sīpola miziņas, kas mums ir uzliktas, kad mēs neesam varējušas. Viena situācija, kur sievietei viņa stāsta, ka bērnībā, ka viņai, nu, ka viņa pretojusies mammas, nu, tā kā viņa darījusi pretēji, kā mamma to dara. Bet tad, kad viņa kļuva par mammu, viņa automātiski sāka darīt tā kā mamma. Viņa bērnībā redzēja, ka mamma sevi neliek pirmajā vietā, mamma ir tur pēdējā pēda, vai nēd vispār, un viss tikai bērniem un tāds. Un viņa tā, nē, tā kā jauniete, viņa pretojās tam un tā kā darīja, kā es gribu, kā viņa grib un tā tālāk. Līdz brīdim, kad viņai piedzima pirmais bērns. Un tur ir tāds slēdzītis, klikšs, es esmu mamma, un es sāku darīt tā, kā es redzēju, kā dara mana mamma. Vai cik mēs apzināti, nu tā kā labi apzināti mēs varam, bet lai kā mēs gribētu, es tagad darīšu pa savam, ja tas ir neapzināti. Tad tas būs back to mammas pēdās, jo tas ir tas, kas mums ir ielikts. Ja mēs tam pieejam apzināti, pagaidām tā darīja mana mamma, es tagad darīšu savādāk, mēs varam izmainīt pilnīgi visu un būt pavisam kaut kādas savādākas. Bet no tās savas, es no pieredzes varu teikt, mēs no tās savas mammas, jo vecāks kļūstam, jo līdzīgākas gan ārēji,
Man katrā ziņā ir, un es redzu, kā mana mamma kļūst līdzīgāka savai mammai. Gan tā uzvedība, ne jau tā, ka kopija, nu, tā kā manā gadījumā, tā kā Mm. viens pret viens mēs esam pilnīgi atšķirīgas, bet tomēr tas, es pamanu sevi to, kas man besīja mamā. Ok, labi, pieņemam to mammu tādu, kāda viņa ir. Un, jā, un par tām atrunām. Es gribu par māmu tēmu, es gribu piemest vienkārši to, ka principā es varu dot 100% garantiju, ja tu darīsi nevis savādāk kā mamma, bet ja es darīšu pilnīgi pretēji tā kā mamma, es nedarīšu tā kā mamma. Es tev garantēju 100% stampels of approval, tu darīsi. Kaut kādā brīdī tu nonāksi tajā brīdī, kad tu darīsi. Un tāpēc, ka tas jau atkal ir tas ir par vaibu, un tu nonāksi turpat. Tas ir ne tikai par mammu, Pretestība. bet par visiem. Un tas ir viens no, man liekas, pamatprincipiem, ko iemācīja Inherited Family Trauma, kad tur, kur ir šis te, es nedarīšu kā tētis, nedarīšu kā mamma, es nedarīšu kā tas vai šitais, pirmkārt, tu nobloķē visu enerģijas plūsmu, un otrkārt, tu nezinot un rīkojoties savādāk, tu vienalga nonāks tajā posmā, kur tu rīkosies tā kā tas cilvēks, nu, līdz kamēr tas tiek dziedināts. Tā kā jā, es Jā, nedarīšu tā jo kā tā ir mamma vai noliekšana. tētis. Tā ir noliekšana, tā nav pieņemšana, un tas ir tiešākais ceļš uz darīt to tajā mirklī, kad tu pasaki nekad. Pajautā sev, cikos. Mm. Šodien tas ir tā, cikos es darīšu to, ko es tikko pateicu, ka es nekad nedarīšu. Jo tajā momentā, ok, es pieņemu, bet es gribētu darīt savādāk. Tas ir Mhm. ceļš, kur tu vari aiziet un nedarīt. Jā. Nekad es tā nedarīšu. Nekad man tā nebūs. Cikos? Cikos? Man bija tā, Atzīmē ka es teicu, plānotājā. es mammai teicu, es jau kā šodien atceros to dienu, es mammai teicu, mans bērns nekad tā nedarīs. Un es esmu dabūjis kopiju paste, reiz divi, mans jaunākais brālis. Mm. Un tas ir tas, ko es meitai stāstu. Nezinu kā, dari pa savam, dari kā gribi, bet pieņem, vai akceptē, pieņem, iemīli, bet nenosodi brāli. Jo Mm. no brāļa mēs varam aiziet. Mhm. Bet tad, kad mums piedzimst tas mazais mīļais bumbulis, kurš izdev kopiju peistā uz brālis, Mm. tad ir Nu, kas? sakārtot dzimts štelīts un beidz vienkārši noliekt, nu, un viss, un, nu, jā, bet tas ir toč tāds, nu, tieši tā, nu, tad, kad ir 100 punkti, es to nedarīšu, tad būs darīsi, jo, man liekas, tas ir arī tāds bišķiņ, tāds aicinājums tai dvēselē, nu, tad rādi man to iespēju, lai tad es varu paskatīties, kā tad es tādā Diemžēl tas tā situācijā skan apmēram smalkajā plānā. jūtos. Tieši tā tas skan plānā, vai arī, dvēselē vai augstu, tā kā parādiet, kā tad es izietu, šito situāciju. Ja? Mm. Tā kā, jā, tā kā Jā, bet kas tad? Jā. atrunas, pretrunas, pretestība, atrunas, tas ir tas, kas tevi bremzē pieredzēt sevi savā patiesajā potenciālā. Un es teiktu, Jā. ka es esmu to pieredzējusi, un kāpēc es par to varu runāt un stāstīt? Tāpēc, ka es esmu bijusi tur. Ka Mm. es pirmo reizi, tā kā es mamma kļuvu 19, man nebija pilni 20 gadi. Es pirmo reizi sev atļāvos aiziet uz nometni tajā laikā, kad man otriem bērnam bija 5 gadi. Tā tad bija kaut kādi 28 gadi. Mhm. 10 gadus es biju, tā kā, nē, es nevaru, nedrīkstu.
Un tad, kad es tā kā, nu labi, es saku, ir leģit tas vecums, kad mēs tiešām Mm. nevaram, ja? Bet ir jau kaut kāds, ka mēs vienkārši nevis es nevaru, bet es neļauju sev. Es Un ja neļauju, es jau tu nezinu, ko es varu gribēt, un es jau vispār pat nezinu, kas un ko, un kad mēs aizspēlējamies tajā zīdaiņa mammas lomā, tad, jā, ir grūti izkāpt no viņas ārā. iedomājies, nekas nenotika. Pasaule Ticu. nebeidzās, bērni izdzīvoja. Viņi tika ar visu galā. Mm. Tad sākās jauns posms, un tad, es teiktu, jau tagad, tātad, ja viņam bija 5, tad nākamos 12 gadus es atkal sev neko neļāvu. Mhm. Un šis gads ir tiešām, kur es tiešām sev ļauju. Un tas ir gan, nu, tā kā, gan mācība man, gan bērniem, bet tai pašā laikā ir tā, ka es bērniem pasaku, kad es braucu, viņam nav tāds, kāpēc tu tā tagad izdomāji? Ko es taču nevaru bez tevīm. Jo, skaties, viņi bērndārzā, nu, pieņemsim manējie, brauc bērndārzā, pēdējais gads bērndārzā, viņi brauca, viņš brauca pa priekšu, viņš brauca uz 1 nakti, pēc tam viņš brauca uz 2 naktīm, un tad viņš vēl, un viņam ir ļoti, nu, ļoti patīk tur palikt, un viņš tā, nu, tā kā viņš redz, es braucu, tagad mamma brauc, tagad tētis brauc, un tas, ko es varu pateikt, ka mēs abi divi ar vīru sev neļāvām. Nevis mums kāds cits neļāva. Mēs paši sev neļāvām. Un atrunas, jā, nav nauda. Numur 1. Es biju, tā kā es nesaku, ka tā ir numur 1 atruna citiem, tā bija mana numur 1 atruna, nebija naudas. Man nav kur bērnus atstāt. Nav laiks. Un kā tad es tā viena, nu kā tas tagad izskatīsies? Kā tas pirms gada? Tātad šis ir 5. gads, 24. gadā man bija tāds spēle, svarīgākais par sevi. Un es izvelku kārti, un es redzu, es esmu viena pati. Nu, tur meitene viena pati, un tā kā Eiffeltornis ir tāds. Tā, nu, es gribētu, bet es nevaru. Nu, nu, tā kā, nu, tas ir tik nereāli. Tas ir reāli tik nereāli, kad es varētu viena aizbraukt, nu, nopietni, nu, nē, nu, man tur nāk viss, nu, kad es, nu, tā kā neesmu pelnījusi, kad es nevaru nopelnīt, man nav naudas, man nav, nu, es varētu grāmatu sarakstīt, kāpēc es pēc gada nevarēju nekur aizbraukt. Jā, bet es arī nevarēju, un es arī neaizbraucu. Man vajadzēja gadu, man liekas, nu, burtiski gads ir. Protams, tur viss kaut kas pa vidam notikās, un es uz to, pieņemsim, konferenci piekritu daudz ātrāk. Bet plus mīnus gads bija, kopš es pateicu, kad es gribu, un tas ir, es pateicu, es pieļāvu domu, kad es vispār drīkstu gribēt. Jo vēl pirms gada man tā, nu, nē, es nemaz negribu. Nemaz nepiedāvā. Tad es sāku gribēt, tad man pagāja gads, līdz es to tā kā izdarīju. Visus neaizbraucu uz Parīzi. Priekš manis tas bija. Bet es teiktu, uz Rīgu aizbraukt bija daudz lielāks izaicinājums nekā aizbraukt uz Parīzi. Jo tāpēc, ka mēs uz Latviju visi vienmēr kopā braucam. Tā tad es tā viena. Citiem taču arī gribās. Viņi taču arī sen nav bijuši Latvijā. Un vēl tā sentimentalitāte vēl klātam visam. Un pēc tam aizbraukt divatā ar meitu. Un kā tas, un zin kā, es teikšu tā, man tā kā drošības akmens tajā pirmajā reizē bija, man liekas, meita, jo es zināju, kad nav tā, kad, nu, tā kā, teiksim tā, vīrs strādā, un es zināju, ka meita, ja kas tur viņa nodīlos, viņa tā kā, es viņus apmācīju, kā ar brāļiem. Viņa tāpat, viņai nav pacietības. Teiksim, ar brāļiem ir tā, ka ja tu viņai nav arī 14 gadi, ja? Viņai ir, nu, tā kā... Viņai ir 18. Viņai tagad ir patiesībā atklāt sakot 21. Jā, tā ir mana meita.
Šitas, man liekas, arī vesela tēma, jo, man liekas, tad, kad ar tiem mazajiem, tad es jūtos daudz jaunāka nekā, kad vienkārši tu apzinies, ka tavam bērnam ir 21 gads, un tev jau bija. Identitātes update'iņš jāuztais, un viss būs kārtībā. Bet... Tev jau, nu, tā kā man jau sen bija, viņa jau bija. Bet tas tā, bet ar brāļiem ir tā, ka viņiem nevar skaldi un valdi, es pateicu un darīšu. Tur ir auns pretī, un ir vienkārši stūris pa gaisu. Tur ir jāmāk pamaigo, pa gudro sarunāt. Bet otrā reizē mēs aizbraucām ar meitu. Nu, tā kā liekas, ka tas backups nav vairāk. Nu, tā, ka tētis nevar tikt galā. Protams, ka viņš tiek galā, un man nekad nav bijušas ne mazākās šaubas par to. Es katrā ziņā neesmu no tām mamām, kas tur saliek biksītes, zeķītes, un vēl tur viens, kad es esmu projām. Re, kur ir skapis? Lūdzu, ņemiet, ģērbieties, kā jūs gribat. Es zinu, ka viņi būs apģērbti, es zinu, ka viņi būs pabaroti, es zinu, ka viņi būs... Bet tur kaut kas ir. Un es izdzīvoju to nedēļu, un ļoti mierīgi. Un viss kārtībā. Un tas, ko vēl es redzu, tā kā tajā mirklī, kad es sev atļāvu, es iztrigerēju savu partneri. Un šodien mans partners, mans vīrs, ir pirmo reizi dzīvē atļāvis sev aizbraukt uz kursiem. Un ne jau stundas braucienā, bet uz citu valsti. Un tas ir par to, ka tad, kad mēs sev neļaujam, jo ko tad teiks vīrs? Mamma pateiks, un vēl nezinu, varbūt vēl kaimiņiene. Un tā sieva sēž visu laiku mājās un tur perās pa mājām, kā es jau tā visu laiku tur projām esmu darbā, un tagad vēl es pateikšu, ka es aizbraucu projām, jā, tas jau tur arī reizēm. Pilnīgi vienalga, kurā lokā esam, jā. Vīrs visu laiku strādā, un kā es tagad braukšu atpūsties, un viņš nekad vēl nav bijis Vēl viss šitas te. Nu, tik pazīstam, es tam visam esmu gājusi vairāku gadu garumā cauri. Bet es redzu, tad, kad es atļauju sev, tas triggerē visus apkārtējos, ko viņi dara. Viņi arī atrod mirkļus, kad viņi to var izdarīt. Nu jā, jo tieši tā, bet reizēm tas nāk caur iedvesmu, oh my God, viņš šito izdarīja, es arī šitā gribu. Un reizēm tas var nākt arī caur dusmām. Bļāviens pacēl, bļāviens asti aiztinās, un tas arī šitā var izdarīt. Un tas īstenībā nav nekādas starpības, caur kādu emociju tas slēdzis notiek, bet galvenais tas, ka tas savienojās, tas savienojums notiek, un tu saproti, ka tas ir tā kā atļaujas iedošana gandrīz vai sev, ja? Un tāpēc, jā, nu, negaidi, kad tās tavas idejas un tas, ko tu dari, kad tu kāp ārā no tā sava standarta, negaidi, ka visi tev aplaudēs, tāpēc, kad visi jau ir pieraduši. Es kaut kad, šitais te teiciens par to, kad, jā, nu, diemžēl tavi draugi tev ir lielāks atbalsts nekā tava ģimene reizēm, jā, jo tava ģimene tev nesaprot. Protams, ka viņi nesaprot, nevis tāpēc, ka viņi ir kretīni, bet tāpēc, ka viņi dzīvo ar tevi dienā 20, 30, 40, 60 gadus, un viņi ir pieraduši pie tevis, un tad, kad tu sāc kaut ko mainīt, kāds aplaudēs, bet kādam tas būs pamatīgs trigeris. Jo viņam arī būs jāmainās, lai vispār viņš spētu izdzīvot tev blakus. Nu, tieši tā, un tas ir jautājums, vai viņi mainās, vai pēc tam tie ceļi šķirās, vai kā, bet tas ir tikai loģiski, ka tie tavi tuvākie, nu, nesaprot, nevar, nevis ne jau 100%, jā, bet vienkārši, nu, tā ir tāda opcija. Viņi var tevi nesaprast, viņi var tevi neatbalstīt, un, nu, piemēram, visas dāmas, kas uzsāk biznesu, jā, bija tie, kas teica nē, un tev tur neizdosies, un nafik tev to vajag, un tad, kad man izdevās, un es tur pelnu tur nezinu cik, tad viņi man saka, jā, cik superīgi es tevi atbalstīju. Nu, labi, tas ir, kā mēs to Tas patiesībā pat nav par to, kā mēs to atceramies, bet tam cilvēkam, kurš teica, tev nafik, tev to vajag, neviens nepirks tur tās tavas apakšbikses, tur kam tas vispār pilns veikals ar apakšbiksēm. Viņš jau pa sevi.
viņš jau runāja pirmkārt par sevi, un otrkārt viņš jau mēģināja tev pasargāt no izgāšanās, no lieka laika iztērēšanas, liekas naudas ieguldīšanas, viņš jau gribēja tev pasargāt. Un nevis tāpēc, ka neraudzi, loģikas. nu jā, un nevis neredzēja tevī potenciālu, bet vienkārši nebija caur nespēju noticēt sev, arī nevar noticēt tam tavam sapnim. Bet tas nedrīkst tevi apturēt. Tas nedrīkst apturēt tavu darīšanu, tas nedrīkst apturēt tavu sapni, tas nevar atturēt tevi braukt uz tavām konferencēm, uz taviem kursiem un to, ko tu gribi, jo tā ir atkal atruna. Es nevaru darīt, tāpēc, ka uz mani dusmosies. It's okay. Nav viegli, bet it's okay. Nu jā. Jo beigās tā kā tev vispār ierauga savādāk, beigās ierauga to tavu patieso īsto versiju, nevis to, kas ir, nu, tā kā bijusi pirms 20 gadiem apmēram. Bet man bija viena no aktivitāte saruna, tas toši nebija sapnis tā, kā mēs sapņojam, tā bija saruna ar dvēseli. Un tas nu, kā es arī gāju un prasīju, kāpēc mums vajag, lai mūs neatbalsta? Kāpēc mums vajag šo pieredzi? Un tagad iedomājies, cik viegli ir iet uz priekšu, nu tā kā sev ticēt, ja man visi saka, tu esi malacis, tu davai, ej un dari, tev sanāks, un tu nokrīt, un tev nāc, tev iedošu naudiņu, lai tev tas biznesiņš aiziet, un vēl viss kaut kas. Nu, diezgan viegli, vai ne? Un jau patiesībā varētu arī kaut kur aiziet. Tu šādā gadījumā tu patiesībā tā kā netici sev, tu paļaujies uz apkārtējo viedokli, tu notici tiem citiem, nevis sev. Jā, bet tad, kad tev visi saka, ka tev nesanāks, tu sāc dzirdēt savu patiesību. Un vienalga, nu pieņemsim, cik ir viegli būt kaifā, ka tev ir tur perfektais augums, perfektie mati, gan sakārtojumā, gan krāsā, gan griezumā, gan vis kaut kur. Un, oh my God, es lidoju. Es ir tik sievišķīga ar saviem matiem līdz pakaļai. Un jūs tur ņematies, kāpēc jūs nejūtat to sievišķību? Vai tieši tikpat ļoti tu vari mīlēt, pieņemt sevi, ja tev tur nav īstā matu diena, mati nav tādā krāsā, kā tu gribi, tur, nezinu, pumpu uzmetās liekie kilogrami, vai tu vari sevi mīlēt tieši tikpat, kad tev tas, nu, kad ir tev tas un kad tev nav? Liekas, visiem ir skaidra atbilde, nē. Vai tu vari būt, nu, tā kā, zināt savu vērtību, ja visi tev apkārt saka, tev izdosies, ej un dari, un tā kā, ok, labi, es jūtu, nu tā kā var pat sajust, nu teiksim, tas ir tāds ideālais variants, ko mēs visi gribētu, ja? Bet kādai dvēselei vajag to pieredzi, ka viņai saka, tu esi idiots, tu esi stūbēts, tev nekas nesanāks. Un tev uzreiz, un tikai tad tevi ieslēdzās tas, nē, es to iešu, pieredzēšu, pierādīšu, varbūt tas nav pareizākais, bet, nu, kā zini, tur jābūt tādai, ka tu zini, ka tas ir tavējais, un tad tu nevis pierādīsi, lai tevi pieņemtu, bet... Tas nav ar prātu, tas ir ar sajūtu. Savu to, tāpēc, ka tu zini, ka tu esi lemts tam, tāpēc, ka tu zini, ka tev tas sanāks agrāk vai vēlāk. Un mūsu dvēselē vajag to pieredzi. Un te mēs atkal nonākam... Jāmīl sevi. Mēs nonākam līdz atrunai atkal kolosālākai. Vat, ja mani atbalstītu, tad gan es ietu. Tāpēc jau es sāku šo runā. Ja mani atbalstītu, tad man gan viss izdotos. Really? Ja tevi atbalstītu, tu sēdētu savā kažociņā, jaciņā, jo man tagad višķi augsti ir, tāpēc es to pieminēju. Tu sēdētu savā dīvāniņā, tu sēdētu savā draugu pulkā, lokā, kur visiem ir viss forši. Kāpēc tev būtu jāiet un jāmācās kaut kas? Kāpēc tev būtu jātur kaut kādas tur bērnības traumas jārisina? Tev taču jau viss ir. Vai tu spētu sev nu tā kā, es pieļauju, kad ir.
1 vai 0,1% cilvēku, kuriem tā kā, tas atbalsts, tāpēc, ka viņi sev tic tik ļoti, ka viņiem patiesībā ir tas atbalsts. Tajā momentā, kad mēs neticam sev, mēs nevaram gribēt, lai mums apkārtējie saka, wow, tev sanāks, ej un dari. Tie apkārtējie rāda, kas mums iekšā ir. Un ja mēs paskatāmies apkārt, cik daudz cilvēki mūs neatbalsta, tad padomā, cik daudziem cilvēkiem ir iekšā neticība sev un savam spēkam. Un vienīgais veids sāpīgi, riebīgi, pretīgi, un man dažreiz tiešām ir grūti saprast, priekš kā mums viss šitas vajadzīgs ir. Bet savādāk mēs nesaprotam. Arī es savu tādu nostiprinājusi sevī to ticību esmu tikai caur šādiem, kad viss krīt un brūk. Nē, es gribu savādāk. Es varu, es iešu, man sanāks. Un man tas, ko es esmu paņēmusi tajā mirklī, jo viss ir enerģija. Un ja man saka, ko tu iedomājies? Un tev tagad baigi labi, tu šito vai tādu, un vienalga, ko saka. Jo pretīgāk saka, ja iedomājies to tā enerģija, tu viņu vienkārši transformē, pārmaini un iedomājies, kā tev saka, oh my God, cik kruta tu esi, cik forša tu esi, pat ja tev saka sūdus. Tā ir enerģija. Nu, es teiktu, tas ir diezgan augsts līmenis, lai to izdarītu. Es to pirms pāris gadiem nevarētu. Bet tas bija tas, kas manai tāds izrāviens, kad neatkarīgi, ko man saka, tā ir enerģija. Un es savā laukā viņu transformēju par pozitīvu enerģiju sev. Un es augu ar katru reizi, kad man saka, es jūtu, vienkārši aizver acis un jūtu, kā es arvien lielāka, stiprāka, spēcīgāka kļūstu. Līdz vienā momentā ir tā, ka, ok, es sapratu, tad tu tagad bez maz vai savu sāpi projicē uz mani, bet tas vairs nav par mani. Kamēr es jūtos maziņa, kamēr man tas sāp, kamēr es varbūt tiešām man nevajag. Tas ir kā naglaņas kaldas, tev tur vajag 2 reizes ātrāk tikt. Jā, bet tieši tā, tas jau ir tāds augsts līmenis, ka tu spēj paņemt to, ko tev saka, un transformēt savam spēkam, nevis traumai. Bet tu tiešām pašā kaut kādā, kad tu sāc iet kaut kādā izaugsmē un apzinātībā un strādāt ar sevi, tu to nevarēsi izdarīt. Un, ja tu mēģināsi tur caur sāpēm un nē, es paņemu un tagad es tev tur sastiprināšu sevi no šitā, bet kā viņi tā varēja pateikt? Nē, es viņu tagad, šitā tas nenotiek. Tas vienkārši, tas ir bišķiņa, tā nav 1. klase, tā ir 12. klase no sērijas, ja? Bet tas, kas ar tevi notiek, tas notiek tā kā tam ir jānotiek, un tas ir pareizi, vienkārši sāc piefiksēt. Piemēram, es ļoti sāpīgi uztvēru to, ja kāds cilvēks nokavēja vai neizpildīja to, kas bija sarunāts un apsolīts. Šogad jau man ir viena alga. Tāpēc, kad es nemēru savu vērtību pret to, vai kādam citam neizmainās plāni attiecībā pret maniem. Un man tas ļoti ilgi likās tāds, bet tas taču ir normāli, kad es izturos ar cieņu, tad arī pret mani izturās ar cieņu, un ja tu izturies ar cieņu, tad tu nekavē un tu dari to, ko tu esi tur sarunājis no sērijas. Un, jā, protams, tā ir cieņpilna izturēšanās un tam līdzīgi, bet kāpēc tas ir tāds spļāviens sejā, kad tas notiek? Tāpēc, kad es pati necienu sevi vēl tik daudz, lai es nekavētu ar sevi sarunāto. Lai es nekavētu to rīta pastaidziņu, ko es šorīt nokavēju, tāpēc, kad man ir pilns diena vienkārši crazy. Lai es nekavētu to, nezinu, kaut vai 15 minūšu pavingrošanu dienā, teiksim, ja, lai man ir fiziskais spēks un enerģija. Un tas ir par tevi, un
Tas ir vienkārši attaisnojums. Visi ir kretīni, jo viņi slikti pret mani izturās. Un atrunas viskaistākās tātad nauda un šis viss, jā, bet un atbalsta trūkums. Un kolosālāk atruna ir tas laiks. Tad mēs sākumā viņu pieminējām, bet vai tev ir tā bijis? Kad tev ir, piemēram, vienalga, vai tev ir darbs, vai tev nav darbs, tu sēdi mājās, pilnīgi vienalga. Tev ir tā draudzene, kurai tev nekad nav laiks. Tev tur būs bērniem pulciņš, un tev būs tas, un tev būs šitais, un tev būs vēl nezin kas. Un tev vienkārši nesanāk ar viņu satikties. Nesanāk, nezinu, pusgadu nevar sarunāt to tikšanos. Un tad tev pēkšņi piezvana draudzene, kas ir atlidojusi tagad, es nezinu, no ārzemēm, un tev maģiski laiks atrodās. Vai tiešām tas ir par laiku? Tas ir par to, cik svarīgi tas tev ir. Tev ir svarīgi satikt to draudzeni no tām ārzemēm, tāpēc, kad viņa ir atbraukusi vienreiz pa 5 gadiem, un viņa brauks pēc nedēļas prom, un tev ir jāizmanto šis laiks. Tā draudzene, varbūt man viņa nemaz tik labi nepatīk tā draudzene, jā, īstenībā, viņa tur visādas puļķības tur runā, un tur, kas tur, un viņa taču te patās dzīvo, mēs jau varam taču nesatikties. Tev tas nav svarīgi, kaut kādu iemeslu dēļ tev tas nav svarīgi. Es Londonā nodzīvoju ar savu klases biedreni, vienai metro līnijā, pretējos galpunktos mēs gandrīz dzīvojam, kas nozīmē 1:20, pusotra stunda čiki ar metro vienai pie otras aizbraukt. Vai mēs 3 gadu laikā satikāmies? Nevienu reizi nestikāmies. Latvijā esot, es ar viņu satikusies 5 reizes. Tāpēc, ka mums ir laika ierobežojums. Un tāpēc tas, ka tev nav laiks, tas vienkārši nozīmē, ka tev tas nav svarīgs. Kaut kas vienalga tas. Vai tas ir laiks sev, vai tā ir lekcija, vai kurs. Jo es esmu ļoti bieži redzējusi to, kad tajā mirklī, kad, kad tad? Es jau strādāju, tad. Es nevaru tev pateikt, kad. Bet tad, kad tu sajutīsi, ka tev tas, vai es nezinu, vai sajutīsi, vai kaut kāda augstāka, teiksim, autoritāte pateiks, ka tev tas ir jādara, jo tā vajag, kaut vai sākumā tieši tā vajag, un tu sapratīsi, vai sajutīsi, ka tev tas palīdz, bet ir vienalga, no sākuma ir tā, visi tā dara, man arī vajag. Un man, tā kā vēl kāds pateica, ka tas man palīdzēs, arī tas ir labs sākums savā ziņā. Un pēkšņi tu atrodas tieši tajā, jo laiks jau nepaliek vairāk. Tu vienkārši no rīta to pusstundu nesēdi un nedzer kafiju, bet 15 minūtes no tā laika, piemēram, tu velti tai meditācijai. Kad atnāc no darba un tev nāk miegs, un tu vienkārši atļauj sev tās 15 minūtes pagulēt, jo tu saproti, ka tu vienkārši pienāk kaut kāds mirklis, ka tu saproti, ka tev nogāzīs no kājām, tu nevarēsi to izdarīt. Un tas ir par to svarīgumu, par to, ka tu piešķir vērtību tam. Un tu nevari atrast laiku sev, tad kāpēc tu gribi, lai atrod kāds cits laiku tev? Bērni, kāpēc tu gribi, lai viņi pasaka, cik tu forša un jauka esi, ja tu sev stāsti, cik briesmīgi tu esi? Jā, bet trakākais jau, ka tie bērni arī pasaka, cik tā mamma ir forša un brīnišķīga, un tad tie bērni kļūst par pusauģiem, un viņi saka, you are a bitch, un kas tad notiek? Visi pasauli sagrūst. Un kas ir vainīgs? Bērni, tāpēc, kad es jums atdevu savu jaunību. Dzīvi, kādu jaunību? Visu dzīvi! Visu dzīvi, visu savu dzīvi. Tā kā jā, Atrunas, man liekas, mēs jau esam norunājuši jau krietni laiciņu. Pretestība laikam būs pieskārsimies nākošajā kaut kādā tēmā. Tas pats, vai tas būtu, man liekas, tu... Tā pretestība, tāpēc, ka tā pretestība ir trikī, tāpēc, ka tā pretestība nāk parasti vēlāk. Viņa jau nāk pēc tam, kad ir pieņemts lēmums. Atkarīgi,
kā kuram un kādā situācijā, vai ne? Nu, zin kā, nu mēs jau te arī varam runāt par cilvēku dizaina, cilvēku tipiem, kā, nu, kurš pieņem vispār to lēmumu, ja kāds pieņem vienkārši momentā un kāds, kā es teiksim, tu jau arī projektors, ja, ir tas, ka tas momentānais, tas lēmums, ko tev tur tā dvēseli nokliedz, tas tev arī ir viss, oh my God, man šito vajag. Es nezinu, vai tev arī ir tas, Nē, vai bet tev tas ir jau nav. tāda. Tu, tas par to, kā jāpieņem lēmumu, to nosaka emocionālais centrs cilvēka dizainā. Vai tu esi emocionāls, vai tu neesi emocionāls. Jā, nu, ok, nu tā tad man ir vienkārši, es par citiem cilvēkiem nevaru pastāstīt no pieredzes, es tikai par sevi varu pastāstīt, ja, jo man ir tas, kad man ir vienkārši, oh my God, kā es šito gribu, un, nu tā, nu viss, nu man tagad vajag, un es tagad nopirkšu, un tad, nu es iešu, un oh my God, cik būs kolosāli. Un es nopērku to biļeti, vai es pasūtu to kursu, vai vienalga, un, nu man tagad ir jāiet. Un man iepriekšējā dienā, pirms tā kaut kāda pasākuma, vai pirms tā kaut kāda kursa vai konsultācijas, man ir pretestība. Man ir vienkārši, nu, tiešām visu dienu es tur sēdēšu. Man ir tik daudz ko darīt. Nu, kāda vispār, nu, man taču īstenībā šis vispār nepatīk. Nu tad, nu, nafīgi īstenībā. Nu, bet es jau sevi pazīstu tik labi, kad es tieši zinu, ka, te jau būs baigi labais pasākums, ja jau man šitāda pretestība ir sākumā, ja. Bet tā jau nav bijis vienmēr. Un tā ir ļoti daudziem cilvēkiem, kas, nu, vienalga ātrāk vai ilgākā laika posmā pieņem to lēmumu, un es tagad aizbraukšu uz turieni, vai es tagad nopirkšu to, vai es tagad darīšu šito, un tad, kad ir actually tev jāsāk, nu, pirms tu sāc to dalību vai whatever, iestājās tas, ka, nu, nē, nu, man tomēr nevajag. Nu, varbūt tomēr, kad kaut kā, nu, nu, es nezinu, es tur kaut ko tur pārdomāju. Piemēram, arī iepazīšanās sesijās, ja? Cilvēks atnāk uz iepazīšanās sesiju, oh my God, man vajag, es bukoju sesiju rītdien. Un pazūd. Tāpēc, ka ir sajūts pretestību. Un šo te pretestību iztulko kā nē, tas ir mans inner guidance, ka man to nevajag. Nu nē, nu tā ir vienkārši tava pretestība, tāpēc, ka tava zemapziņa jau zina, ka tur ir tā transformācija. Un inner guidance nenāk caur pretestību, inner guidance nāk caur interesi, piemēram. Jā, nu, ja tu esi atnākusi pie sesiju, to iepazīšanos sesiju ar mani, tu esi izdomājis, jā, es šito gribu, un tad tu aizēji ar kādu citu cilvēku, tu esi sarunājis to sesiju, arī iepazīšanās, un saproti, nē, šitas ir tomēr mans, es tomēr šito gribu. Tas ir tavs inner guidance. Bet tas, ka tu atnāc uz iepazīšanās sesiju un saki, gribu, un tad, tā, ka man ir jāpiesakās darba sesijai, tad pēkšņi negribu. Un tā ir tava pretestība. Jo tu zini, ka, tūlīt sāksies darbiņš. Tur es nezinu, kāds būs rezultāts. Jā, un tas ir tik ļoti neapzināti, ka viņš vispār liekas, ka viss maisās pa ceļam, tur ar karti nevar samaksāt, tur nevar pieteikties, tur nepareizi uzspiežās, tur nevar atrast tur datumus vai vēl kaut ko. Tas ir par to, ka tava zemapziņa bloķē, jo viņi zina, ka būs pārmaiņas, un pārmaiņas, nu, tā kā mums reāli, man liekas, visiem ieprogrammēts, ka pārmaiņas ir bīstamas. Un sargā. Tas, ko es esmu novērojis, kad nevienmēr, nu, tā kā, ne visi īstenībā pat spēj atšķirt, ka tā ir pretestība. Citiem tas nāk ārā kā dusmas, kā kaut kāds aizvainojums, vienkārši saceļās kaut kāds emocijas, un tas ir tas emocionāls sprādziens. Viss ir slikti, man neko nevajag, un vēl viss kaut kas. Un man ir tā, ka es skatos, un tā kā, oh my God, iedomājies, ja tu ļausies, noteikums, ja tu ļausies kādu savu potenciālu tu patiesībā vari ieraudzīt, kādas grandiozas tev pārmaiņas tur, ja tu nenobīsies un aizies un izdarīs, tad cauri, es redzu bieži vienkārši tā kā, iet ar vienu kāju, bet ar otru jau grib mukt projām. Tur tādā pasākumā aiziet, kaut kā tiek līdz turienai, aiziet, un tur ir tā, ka tur ceļ augšā, un tur paceļ augšā, viss, es braukšu mājās. Un ir cilvēki, kas aizbrauc kaut kādā pusretrītā, vienkārši aizbrauc mājās.
Ne jau tāpēc, ka tev šī tā nav tava īstā vieta, ne jau tāpēc, ka kaut kas ar tevīm nav kārtībā, bet tāpēc, ka tevi žmiegs, nu tā kā Mm, ne jau tie cilvēki, bet tā enerģija tur žmiegs, lai izspiestu to ārā, kas ir tas, kas tur. Un, nu, teiksim, pēc cilvēka dizaina ir svarīgi zināt savu lēmumu pieņemšanas stratēģiju. mhm, Un, ja tu esi to lēmumu pieņēmis pēc savas stratēģijas, tad pēc tam visam vienkārši ļauj notikt, ļauj plūt. mm, Man lēmumi ir jāpieņem lēnām. Es esmu mm, emocionāli, man ir jāpieņem lēnām, jāizdzīvo. Bet man ir tāds, ka man ir tā kā atkal tā intuīcija ļoti spēcīga. Man ir tā, ka es jau zinu atbildi, bet tas, ko es esmu iemācījusies no cilvēka dizaina, kad es tā, ok, ja es tā kā turpinu, man ir atbilde jā vai nē, es mhm, turpinu dzīvot vienu dienu, man ir tā kā jā. Otru dienu, jā. Trešo, jā, citreiz es negaidu 3 dienas, citreiz gaidu ilgāk, bet vienkārši es tā kā es esmu pārbaudījusi to, un es zinu, ka man tas mhm, strādā, ka tas pirmais man ir bijis, nu, 85%, varbūt 90%, tā ka ir. mhm. Ir reizes, ka man ir tā kā, jā, vat šito, vajadzētu šito izdarīt. Es saku, nu, davai, pa jaunam, ja? Pasagaidīsim rītu, vai rītā arī liksies tāpatās, un tad tā, not sure, ok. Mhm. Bet tad, kad nu, tā kā 2, 3 dienas ir tā, ka ar to, kaut vai tas pirmais impulss ir, vai arī nav skaidrība, bet atnāk, un tad ir tāds, ka jā, un tad vienalga, kas tur var nākt pretī, tas būs vienkārši tajā. Piemēram, arī to pašu konferenci, ja? Īstenībā es par to konferenci, nu tā kā es pateicu uzreiz, jā, konferencei, bet tas nebija tāpēc, ka tas bija spontāns lēmums. Es par to, ka es varētu savā dzīvē uzstāties konferencē, ka mani varētu uzaicināt. Es jau biju labu laiku ar to dzīvojusi. Un tad, kad tas atbildē atnāk, nu, tas jautājums pareizi, nu, tā kā ielūgums atnāk, tad ir skaidrs. Nu, tā kā es jau izdzīvoju. Tāpēc šodien arī vajag paskatīties, kad tev liekas, ka tas ir, nu, tā kā, teiksim, tiem, kam ir emocionālais centrs, nu, kas ir emocionāli, ka nevienmēr tā spontanitāte, ka tu pasaki, jā, bet es jau tajā galvā tur mēnesi par to esmu domājusi, vai nezinu, kaut kāda, šitāda sadarbība būtu laba, vai šitas būtu labs, vai vēl kaut kas būtu labs. Es jau to par to domāju, vai kaut kas, un tad atnāk, un tad man ir tā kā, nu, šitas bija, es saku, jā. Bet ja es nekad dzīvē par to neesmu domājusi, un man pajautā, un atkal ir tā jāpadomā. Un man bija viena tāda situācija, kad man saka, nē, es savā grupā šādus cilvēkus neņemu. Man vajag, kas ir tā kā tas, kas saka uzreiz, jā, tādus es ņemu. Mazliet tik jau milzīgi, nu, tā kā pretestība pret to, jo es saprotu, ka no cilvēka dizaina tur tieši tā ir teikts, ja tas cilvēks, nu, tā kā ir jau pirmā tā situācija, un viņš tevi nepieņem tāds, nu, tā kā neakceptē, ka tu drīksti padomāt, Mm. vienkārši nogrieža nāzi, ka manā grupā nevajag tādus, kas nevar tā kā šeit un tagad. Tad 100 punktam cilvēkam bija spontānais, nu, tā kā viņam spontāni jāpieņem lēmums, un viņš nekādīgi nevar saprast tos otrus cilvēkus, kur tagad domās dienu, nedēļu vai mēnesi vai kaut ko. Un man tāds, ok, tas nebija mans cilvēks. Man tur, tur visu laiku būtu kaut kāda rīvēšanās. Ja ir jau pirmajā mirklī šitas, un šito te, tā kā baigi, nu, kāpēc to cilvēku dizainu vajag zināt, vai ne, jo tas baigi vērtīgi, tu jau automātiski atsijā tos, kas nav tavi cilvēki. Un ja viņi saka šeit un tagad, un man ir tā, ka man besī šeit un tagad, īpaši par to, ko es neesmu padomājis. Es nevaru, man nav atbildes. Mm. Un es varu pateikt, jā, bet tad, kad es vienkārši zinu, kā tas ir, ka tad, kad ir jāiet darīt, un tā nav bijusi mana, nu, tā kā man bez mazai ir piespiests atbildēt jā, jo, nu, nezinu, es tā nedaru, bet kā ir dzirdēts tagad. Ja tu te esi atnācis, tad tu tagad apsoli, ka tu darīsi šito Mm. vai šito. Mm. Cilvēkus uztveru tādus tā kā lielus pieaugušus cilvēkus. Mēs sarunājam, ka tev nākamās nedēļas uzdevums ir tāds. Un es viņam, nu, tā kā mēs pārunājam, kas tur ir noticis, bet es viņam neprasu, nu, ko tu darīji? Kāpēc tu neizdarīji? Nu, tāpēc, ka ir dzīve. Un tāpēc, ka tas Mm. vairāk nāca no manis, ja? Ja mēs uztaisam otrādā, ka tas nāk no viņa,
Ok, tur ir cita atbildība. Bet, ja es saku, ka tev vajadzētu šito pamēģināt, tad es tā kā dodu viņam iespēju, bet viņš ir liels cilvēks. Es viņu tiešām uztveru kā lielu, pilnvērtīgu cilvēku. Tā kā, ok, tu negribēji, tātad tu vēl neesi gatavs pieredzēt, iziet tajā līmenī. Ok, mēs skatāmies tālāk. Es, protams, varu pajautāt, kas tur notika, bija pretestība vai ne. Bet, saprot, tas notiek caur tādu, nu, tā kā miedarbību, nevis es te skolotāja, nodiktēju un tev ir jādara. Nē, ko es pati tā kā jūtu, pieņemsim, tagad, kad nāk, agrāk tas bija vienīgais veids, kā es vispār sevi uz priekšu varēju dabūt, ir izaicināt. Ja es kaut ko, ja man vajadzēja kaut ko, tad man pasaka izaicinājums, viss. Es esmu rokas atlocīts, viss, kas es iekšā, es esmu gatava, es izdarīšu visu iespējamo, lai tur. Tas man iemācīja daudz ko. Tas man ļoti palīdzēja. Bet šodien man izaicināt. Nē, kāpēc? Jo man ir tāds, ka man dzīve ir izaicinājums. Mana dzīve ir viens liels izaicinājums, kur izaicinājumi nāk paši no sevis. Kāpēc uzprasīties uz kaut kādu izaicinājumu? Es zinu, ka es vienmēr paturēšu to tā kā izaicinājumu tēmu, tā kā to uzdevumu, es viņu paturēšu aizmugurē smadzenēs un paskatīšos, vai es varu tā kā iekļaut savā ikdienā, bet teiksim tā, kad agrāk tas bija čist, tas bija vienīgais, kā tu no maniem kaut ko varēji dabūt, tas ir pasaka izaicinājums, un es esmu gatava tur ienirt. Vairāk no maniem to baigi grūti, es nezinu. Ja es eju uz izaicinājumu un tur izaicinu, man cits nekas neatliek, jo tad es pieņēmu lēmumu, ka es, nu, tā kā iešu uz to, es reiķinos, ka būs izaicinājumi. Bet vienkārši tāpatās. Nē, jo agrāk tas bija vienīgais veids, kā es sevi varēju izkustināt, kā es varēju kaut ko darīt. Tagad man ir tā, ka man vajadzētu izaicinājumu nedarīt neko. Bet tai pašā laikā atkal ir arī tā, ka man arī izaicinājums laikam nederētu, jo es daru tad, kad man ir, tad, kad man nāk, tad es daru, un kad man nenāk, es nemēģinu no sevis izspiest ārā to, ko es nevaru izspiest. Jā. Nu, tā kā tā pretestība ir interesanta tēma. Man liekas, mēs par katru tēmu varētu ilgi un dikti runāt, bet ceru, ka katrs paņēma priekš sevis. Es ceru, ka, jā, ka kaut kur no kādā no šīm te situācijām, un jā, es zinu, mēs ļoti daudz par sevi runājām šajā te epizodē, bet, nu, tas ir tāpēc, ka tāds patiešām dziļš insights mums var būt tikai no savas dzīves. Jo viens ir tas, ko pasaka klients, bet mēs jau nezinām, kas tajā klientā iekšā notiek, jā, un tāpēc arī mēs varam dalīties tikai ar savējo principā, nu tā, ar izpratni līdz kaulam. Un es ceru, ka kādā situācijā jūs atradāt arī sevi, sadzirdējāt sevi, un, nu, ja gadījumā tu esi kaķu mamma, nevis cilvēkbērnu mamma, vai tu esi, es nezinu, papargas mamma, tad viss attiecās arī uz tevi, jo arī savu kaķi tu vari atstāt kādam, un arī savu puķi tu vari atstāt kādam, vai paprasīt, lai kāds atnāk viņu aplaistīt. Un jā, tas nav savādāk. Jūs nesaprotat mani, es esmu kaķu mamma, tas ir pilnīgi savādāk. Tas nav tā kā bērnu kādam atstāt. Bērnu atstāt ir vienkārši. Nu, skaties, tur jau tā lieta, ka kāds varbūt vispār nesapratīs, par ko mēs te runājam, jo tā ir viņa tā kā ikdiena, un kā viņam ir forša komūna apkārt, viņam tur ir mamma, māsa, un vēl krustmātes un viss, kas viņam par ko jūs te runājat? Kāpēc, lai es savu bērnu, kāpēc, lai es tev nedotu laiku, ja? Ir atkal, nu, ir atkal tādas, un ir tas, nu, pieņasim, tas arī, ko es saku, tā kā pirms 2 gadiem es pat negribēju gribēt. Es nepieļāvu domu. Un tas ir tas, tā kā, ok, nekas jau nav nepareizi, lai kur tu šobrīd būtu, tas nav nepareizi, bet tas, ko mēs mēģinam tev parādīt, kad ir cita perspektīva, ir cits skatījums, un kad var, kā nekā var un vajag, vai ne? Podkāsts var un vajag.
Un tāpēc katrs paņem, cik šajā brīdī spēj. Pēc Nu, jā. kādu, varbūt tieši šis būs tas, kas iekustinās to zemūdens, to akmeni, ja, kur Mm. sāksi, un tu šogad varbūt to neizdarīsi. Varbūt nākošais gads vēl, bet aiznākošais gads tev būs tāds, oh, my God! Paskaties, ko es esmu. Nu, kā man, ja, tā kā tu šodien tev vispār nav nekas, nākošais gads tu tā kā jau sāksi gribēt, kā nevar saprast, baigi nesaliekās, nav kas tos bērnus pieskata, nav tās nav. Neliekās, un pēkšņi vienu dienu vienkārši saliekās tā, ka nemani. Mm. Tas ir tikai pieredzes, un tas ir tas, ko mūsu dvēsele ir nākusi pieredzēt. Šīs dažādās pieredzes, un nav nekas nepareizi, ne pareizi, bet tas, ko mēs varam tā kā jau parādīt, ir gan no savas pieredzes, gan no klientu pieredzes, jo tu ilgāk sevi atliec, jo sāpīgāks tā atgriešanās pie sevis vienkārši ir. Mm. Tie bērni agri vai vēlu izaugs un aizies. Tad var mesties virsū kaķiem, papardēm. Labi, kaķis arī var aiziet papardi, bet arī papardi var kaut kas notikt, vai ne? Nu, nokalst reizēm, ja nelaist. Nu, bet tā, Nabaga papardi piedot. zin kā, man liekas, tas, kas atkal tas papažu mamītes, viņas varētu viņas varētu nopūdēt. Tas ir arī tāds nākamais, jo, zin kā, no sākuma es taču laistu, kas tās puķes laistu, kāpēc viņas tur beigās izrādās, ka tai puķē vajag tā kā 3 reizes mazāk to ūdeni. Jā, tā ir tā Too much love will kill you, nu jā. Nu tā kā tava dvēsele šeit ir nākusi iemīlēt sevi tieši tāda, kāda tu esi. Un tad, kad tu aiziesi tur, neviens tev neprasīs, cik daudz laika, uzmanības tu veltīji saviem bērniem, savam vīram, pasaulē. Viņi tev prasīs, ko tu izdarīji savā labā, ko tu iemācījies, ko tu saprati. Un tad ir tā, es sapratu, ka es esmu atkarīga no citiem. Ok, laba mācība. Atkārtot. Atkārtot. Šoreiz mēģinu saprast, ka tu neesi no viena atkarīga, ka tev ir jādzīvo. Un tā kā arī tā ir ok. Es teikšu tā, šis podcasts ir tiem, kas grib šajā dzīvē iemācīties, vai vismaz būt uz tā ceļa, saprast, ka tev ir jāiemīl sevi tieši tāds, kāds tu esi. Ar bērniem blakus, bez bērniem blakus, ar partneri blakus, bez partneri blakus, ar izdevušos biznesu, ar neizdevušos biznesu, ar darbu, bez darba, vienalga. Jebkādā kombinācijā tu esi svarīga, tu esi vērtība šeit. Un es teikšu paldies tev, ka tu esi piekritusi atnākt šeit uz šīs pasaules, iemiesoties un pieredzēt sevi. Jo mēs katrs esam nenormāli svarīgi. Man bišķīt nepatīk, kad ir tie, kas mēģina pateikt, ka tu esi niecība. Teiksim, es teikšu, tas ir izrauts no konteksta, ja, ka neviens cilvēks nav neaizstājams. Tas ir izrauts no konteksta, jo, nu, tu kā māma... Tas ir vienkārši, darba devējam fabrikā. Fabrikas direktoram ir pilnīgi vienalga, kurš skrūvē tur tās skrūvītes tur tajā ražošanas līnijā, jā, noteikti. Kā mamma. Bet dzīvē. Bet arī kā mamma, teiksim, ja mēs runājam par fizisko darbību, ja tu tam bērnam neuzvilks to zeķi, viņš agri vai vēl iemācīsies pats uzvilkt, ja? Tādā ziņā. Bet, ja mēs ņemam globālāk, tad mēs katrs esam kā lielas, nu tā kā pulkstenī tās detaļiņas. Zobratiņš, kurš mēs mīiedarbojamies. Ja tu neiesi savu gaismu, tu neiegriezīsi manu gaismu, ja? Tas nenozīmē, ka es esmu atkarīga no tevis, bet mēs tā kā, mēs palīdzam, bet tas nav tas mūsu primārais uzdevums. Mums primārais ir sevi. Un ar sevi, nu tā kā mēs esam tā kā starojumu zāri, un mēs, nu katrs esam svarīgs.
Nu jā, nu mēs, lai mēs varētu iegriezt tos citus zobratiņus, mums no sākuma pašam ir jāgriežās, un ja es negriežos, tad jau arī es nevaru tos citus iegriezt. Un skaties, kā gribi, skaties, cik ezotēriski vai cik psiholoģiski vai zinātniski, cik matemātiski tu gribi, bet vienalga tu un tikai tu esi savas dzīves galvenā persona, vissvarīgākais cilvēks, jo, nu, vienkārši bez tevis nav tavas dzīves. Un, nu, tad padomā, nu, paklausies tajos visos klišejiskajos teicienos, kurus mēs izmantojam, ja, un īpaši, ja tev viņi besīja ārā, nu, tad padomā, kāpēc tev viņi besīja ārā, jo tu esi vissvarīgākā un tev ir ko dot. Pat tad, ja tu to nezini šobrīd, tev vienalga ir ko dot, tev vienkārši vajag to atklāt un atļaut sev to vispār sajust. Un, jā, nu tur neviena atruna un neviena pretestība to neizmainīs. Tev ir ko dot, tev ir jārod sevī šī te pārliecības spēks un vērtības apziņa un jānes tā sava gaisma pasaulē. Un, jo var un vajag. Lai top, un tā jau tas ir noticis. Tiekamies. Tiekamies nākamreiz. Paldies par pacietību un klausīšanos. Un es tiešām ceru, ka kaut kas kaut kur aizķērās un norezonēja. Un tiekamies nākamajā epizodē.